Šajā video materiālā mēs iepazīstināsim jūs ar tādu trīsdimensiju modelēšanas rīku kā Rhinoceros 3D un pastāstīsim, kā šī programma var kļūt par uzticamu kompanionu 3D dizaina pasaulē. Rhino ir viena no populārākajām konceptuāla dizaina un 3D modelēšanas programmatūram pasaulē. Tā tiek izmantota 2D rasējumu izveides procesā, sarežģītu 3D formu modelēšana, modeļa sagatavošana, prezentācija, kā arī ražošana. Rhino dod iespēju izveidot gandrīz jebkura objekta telpisko modeli. Turklāt programmas iespējas ļauj veidot dažāda mēroga un detalizācijas darbus, tādējādi palielinot pieprasījumu pēc šīs programmas daudzās jomās, no juvelieru izstrādājumu ražošanai līdz rūpnieciskā dizaina un arhitektūras projektiem. Rhino 3D programmu izmanto tādi uzņēmumi kā Zaha Hadid Architects, Meta Architects, Flat, Arctura, Hawk, Stetnek, kā arī tādi modes zīmoli kā Reebok, Nike, Skechers un citi. Patiesībā programmas popularitāti nodrošina NURBS tehnoloģija un Grasshopper 3D spraudnis, kurā var programmēt parametrisko dizainu. NURBS ir matemātisks modelis, kas lielākoties tiek lietots datorgrafikā, lai radītu un attēlotu liknes vai izliektas virsmas. Savukārt Grasshopper ir bezmaksas Rhino pievienojuma programma, grafiskais algoritmiskais redaktors, kas cieši saistīts ar Rhino instrumentiem. Grasshopper neprasa programmēšanas valodu zināšanas. Lietotais komponē formu ģeneratorus, lai izveidotu parametrisku modeli. Rhino sāka izstrādāt 1992. gadā kā AutoCAD spraudnī pēc Boba Maknīla iniciatīvas. Pēc izglītības viņš bija grāmatvedis un ļoti entuziastisks cilvēks, bet vēlāk kļuva par programmatūras izstrādātāju, vispirms grāmatvedības uzņēmumiem, bet pēc tam 3D grafikas pakotnēm. Gandrīz uzreiz pēc tam, kad Bobs Maknīls sāka darboties kā Autodesk partneris, viņš sapulcināja savu komandu un apvienojas uzņēmuma Maknīl & Associates, sakoncentrējies uz neatkarīgas Windows lietojuma programmas izveides. Sākotnēji izveides posmā šī 3D modelēšanas pakete saucas Skulptūra, un tikai 1993. gada martā tika pārdevēta par Rhinoceros. Programmas pirmā beta versija iznāca 1994. gada aprīlī. Pirmā oficiāla Rhino versija iznāca tikai 1998. gada oktobrī. Vēl pēc 3 gadiem tika izdota programmas otra versija. Nedaudz vairāk nekā pēc gada tika izdota Rhino 3. versija. No 2004. līdz 2005. gadu posmā programma kļuva arvien populārākā dažādu dizaina virzienu pārstāvju vidū, bet visplašāk Rhino izmantoja juvelieru izstrādājumu dizaineri. Līdz pat mūsdienām Rhino ieņem vadošas pozīcijas starp programmatūram, kuras izmanto šīs jomas profesionāļi. 2007. gada februārī parādījās vēl viena laba ziņa. Izstrādātāji oficiāli paziņoja par 4. versijas iznākšanu, kurā salīdzinājumā ar Rhino 3 bija vairāk nekā 800 izmaiņu. 2012. gada oktobrī tika izlaists ilgi gaidītais Rhino 5, kurā jau bija vairāk nekā 3,5 tūkstoši uzlabojumu salīdzinājumā ar 4. versiju. Lai gan galvenā uzmanība tika pievērsta stabilitātei, ātrumam un kļūdu labošanai, svarīgs uzdevums bija arī jaunu rīku izstrāde un vēstures ierakstīšanas tehnoloģijas ieviešana dažu jau esošo rīku darbā. Tāpat, ka 4. versijas iznākšanas gadījumā tiklīdz Rhino 5 tika laists pārdošanā, licences īpašniekiem tika izplatīta Rhino 6 Work in Progress versija. Tādējādi licences īpašnieki atkal varēja bez maksas lejupielādēt jauno versiju un piedalīties izstrādes procesā.
Pirmā rinoceros versija operatīvai sistēmai Windows tika izlaista 1998. gadā, bet pirmā rinoceros versija operatīvai sistēmai Mac tika izlaista 2019. gadā janvārī. Pašreiz Rino turpina savu attīstību. Jaunākā pieejama versija ir 7. Rinoceros ir ieguvis atzinību un daudzas balvas dizaina un modelēšanas programmatūras jomā. Tā, piemēram, Rino ir saņēmis daudzas pozitīvas atsauksmes un balvas no tādiem slaveniem dizaina un grafikas žurnāliem kā 3D World, Computer Graphics World un Architectural Record. Rino apbalvojums ir piešķirušas dažādas profesionālas organizācijas, piemēram, Amerikas Arhitektu institūts, kur programma atzīta par nozīmīgu arhitektu instrumentu. Pirmais solis, protams, ir programmas lejupielādē. Atveriet savu tīmekļa parlukprogrammu un dodieties uz oficiālo Rinoceros vietni, kur ir pieejama izmēģinājuma vai iegādes versija. Vietnēs galvenajā lapā jūs redzēsiet sadaļu lejupielādēt. Noklikšķiniet uz šīs pogas. Šeit jūs redzēsiet pieejamas Rinoceros 3D versijas. Parasti tiek nodrošinātas Windows un Mac versijas. Šoreiz mēs jums parādīsim, kā lejupielādēt izmēģinājuma versiju operatīvai sistēmā Mac. Noklikšķiniet uz uzraksta Rino 7 for Mac Evaluation. Tad piekritiet lietošanas noteikumiem, kopējiet savu licences atslēgu un noklikšķiniet uz Download Now, lai instalētu. Instalēšanas process aizņem dažas minūtes. Lūdzu, uzgaidiet. Atveriet lejupielādētu failu. Parvietojiet Rino 7 uz Mappy Applications, atrodiet Rinoceros 3D un atveriet to. Pēc atvēršanas vajadzētu parādīties pieteikšanas logām. Jūs varat tikt lūgts ievadīt licences atslēgu. Noklikšķiniet uz apakšējas opcijas, ievadīt licences atslēgu no 2 piedāvātajām opcijām. Parādītajā lapā ievietojiet iepriekš kopētu licences atslēgu un noklikšķiniet uz Add License. Atgriezieties programmā, noklikšķiniet uz New Model un sāciet darbu. Interfeisā augšpusē ir standarta izvēle ar visām programmas pamata funkcijām. Šeit jūs atradīsiet tādas sadaļas kā File, projektu atvēršanai, saglabāšanai un eksportēšanai, Edit, rīka darbību kopēšanai, ielīmēšanai un atsaukšanai, View, modeļa displeja pielāgošanai, Tools, lai piekļūtu pamata modelēšanas rīkiem un citas. Tagad pievēršam uzmanību komandrindai. Izmantojot komandrindu var realizēt jebkuras funkcijas, iestātījumus un modifikācijas. Piemēram, uzrakstot laukuma vārdu boks, mēs izsaucam rīku telpiska ķermeņa modelēšanai. Zem standarta izvēles atrodas vēl viena rinda ar papildu funkcijām. Starp tam ir papildu iestādījumi saistīšanai Grid Snap, kas nozīmē piesaisti tiklām, Orto rasēšanai paralēli koordinātu asīm, Planner, šī komanda ierobežo secīgi izvēlētas vietas ar to pašu konstrukcijas plaknes augstumu, kā iepriekšējā vietā, Smart Track ir pagaidu atskaites līniju un punktu sistēma, kas tiek veidota Rhino skata logrīka, izmantojot netiešas attiecības starp dažādiem 3D punktiem, citu ģeometriju telpā un koordinātu asu virzieniem. Gumball. Šī komanda parāda gumijas bumbiņas logrīku uz atlasīta objektā, atvieglojot parvietošanas, mērogošanas un pagriešanas transformācijas ap gumijas bumbiņas sakumpunktu. History. Šī komanda saglabā saikni starp komandas ievades ģeometriju un rezultātu, lai mainoties ievades ģeometrijai, attiecīgi tiktu atjaunināts arī rezultāts.
Pa labi no tās rindas atrodas vēl neliels instrumentu kopums. Starp tiem ir filter, tas ir visu objektu filtrs, kas ļauj pielāgot darbu ar noteiktiem elementiem. Šī poga atver izvelni ar saistīšanas iestādījumiem. Tāda pati izvelne atrodas arī rainu interfeisa apakšējā kreisajā pusē. Nākamā poga rada izvēlētā elementa informāciju. Bet šeit parādās tekošais slānis. Zem visu šo funkciju joslas atrodas vairāku cilņu kopums. Cilnes ir sadalītas pēc noteiktiem kritērijiem, un katrai no tām ir savs simbolu komplekts. Pirmajā cilnē ar nosaukumu standart ietilpst šādas funkcijas: failu saglabāšana, failu atvēršana, drukāšana, darbības atcelšana, objektu paslēpšana, slāņi un tā tālāk. Pārējām cilnēm ir vairāk specializēts saturs. Piemēram, cilne Select piedāvā plašu instrumentu klastu darbam ar atlasi. Ekrāna kreisajā pusē ir izvēle ar 3D modelēšanas pamaterīkiem, kas attēlo dažādas instrumentu un komandu kategorijas, piemēram, Point, Line, Curve, Surface un citas. Šajā panelī var atlasīt nepieciešamus rīkus, lai izveidotu un rediģētu objektus. Pēc noklusējuma uz ekrāna var redzēt 3 projekciju veidus – top, front un right, un perspektīvas skatu. Virs skatu logiem atrodas pogas skatu pārslēgšanai. Pa kreisi ir 2 režīmi. Pirmais, lai redzētu visus 4 skatus, otrais, lai redzētu tikai vienu. Ekrāna labajā pusē ir rekvizītu panelis, kas nodrošina piekļuvi atlasīta objekta vai rīka opcijām un iestādījumiem. Šeit var mainīt objekta izmēru, krasu, materiālus un citas īpašības. Respektīvi, šeit jūs varat precizēt sava modeļa detaļas. Pēc mūsu domām ir vērts atzīmēt rekvizītu paneļa esošo rainu palīdzības rīku, kas sniedz lielu atbalstu programmas izpētes procesā. Šis rīks darbojas šādi. Izvēloties jebkuru instrumentu vai komandu, rainu palīgrīks automatiski parāda visu informāciju par atlasīto elementu. Tas ir definīcija, lietošanas instrukcijas, bildes un pat video materiāli. Tagad runāsim par ģeometrisku objektu izveidi, kas ir jebkuras 3D modelēšanas pamatā. Sāksim ar punktu veidošanu. Rīkjoslā atlasiet rīku Point un noklikšķiniet, kur vēlaties novietot punktu. Jūs varat izveidot punktus jebkur savā ainā. Noklikšķinot ar peles kreiso pogu, mēs iegūstam bezgalīgu punktu skaitu. Lai pabeigtu, nospiediet Enter. Ja nospiedīsim kreiso peles pogu, to neatlaižot, parādīsies logs ar papildu funkcijām. Līnijas ir nākamais solis. Tos var izmantot, lai izveidotu pamata kontūras un formas. Izvēlieties polyline un savienojot punktus ar līnijām, izveidojot vienkāršu figūru. Varat arī iestādīt konkrētu izmēru, vienkārši ierakstot vajadzīgo garumu un apskatīt citus līdzīgus rīkus. Atkarībā no jūsu vajadzībām varat izveidot taisnas vai izliektas līnijas. Strādājot ar liknēm, varat izveidot sarežģītākas formas. Izveidojiet liknes virzienu ar punktiem. Panelim ir arī funkcija, kas liek liknei sekot, pieskaroties katrām punktām. Visbeidzot, varam izveidot virsmas. Noklikšķiniet uz Surface rīka un saciet veidot virsmas robežas. Varat arī izvēlēties virsmu un mainīt tas izskatu, piemēram, uz Shaded. Mēģināsim izveidot virsmu, izmantot līnijas vai liknes, izmantot papildu funkcijas. Vienkārši noklikšķiniet uz līnijas un virsma tiks automatiski aizpildīta. Tagad pāriesim pie darba ar 3D objektiem.
Šajā daļā mēs apskatīsim, kā strādāt ar telpiskiem objektiem, veidot un rediģēt 3-dimensiju modeļus. Pirmais solis darbā ar 3D priekšmetiem Rhino programmā ir to izveide. Sāksim ar vienkāršu kubu. Lai izveidotu šo ķermeni, kreisajā rīkjosla ir jāatrod tam paredzētu instrumentu ar nosaukumu Solid Creation. Un, protams, ja jums ir aktivizēta Rhino palīdzības funkcija, jūs redzēsiet instrukcijas objekta konstruēšanai. Var pamanīt, ka Rhino piedāvā vairākus kuba izveides paņēmienus. Izvēlamies pirmo un sākam konstruēšanu. Kubam visas malas ir vienādas, tāpēc ievadam vienādas skaitliskas vērtības paralēli skaldņa garumam, platumam un augstumam, piemēram, 20 cm. Mums sanāca kubs, un to var aizkresot ar šo rīku. Ar instrumentu Solid Creation var izveidot arī citas telpiskas formas, piemēram, piramīdu, sfēru, cilindru, konusu un citas. Izveidotu objektu pozīciju telpā var mainīt ar vairākiem rīkiem. Piemēram, komanda Move ļauj pārvietot priekšmetu jebkura vieta darba telpā. Savukārt komandu Rotate lieto, lai pagrieztu objektu noteikta leņķī. Bet tas aizņem laiku, un labāk izmantot jau iepriekš minēto funkciju Gumball, lai izpildītu visas pamata darbības ar objektu. Tas ir ne tikai pārvietošana dažādos virzienos, bet arī pagriešana un stiepšana. Pēc tam, kad mēs tikam galā ar objekta izvietojumu programmas telpā, varam apskatīt tā mēroga izmaiņas funkciju. To var atrast kreisajā rīkjoslā vai ievadīt komandrinda funkcijas nosaukumu Scale. Izvēlamies objektu, kura izmēru gribam mainīt. Apstiprinam atlasi ar pogu Enter. Izmēru var mainīt manuāli vai norādot konkrētu mērogu funkcijas iestādījumos. Tagad pāriesim pie modeļa rediģēšanas. Mēs apskatīsim šī rīka darbības principu uz parastas sfēras modeļa. Lai rediģētu atsevišķas objekta daļas, vajag atlasīt split rīku un izvēlēties, kuru objekta daļu ir nepieciešami atdalīt no kopējā apjoma vai modificēt. Tas ir noderīgi, ja vēlaties izveidot sarežģītas formas. Visu objektu var sadalīt atsevišķās daļas ar komandu Explode. Ar instrumenta Fillet palīdzību var noapaļot objekta malas, veidojot organiskākas formas. Šī rīka darbības principu mēs apskatīsim uz patvaļīgi izveidota objekta. No sākuma pārslēgsim režīmu uz skatu no augšas. Ar instrumentu Liekta līnija veidojam slēgto konturu. Pārējām perspektīvas skata un ievādam komandu Extrude. Tādā veidā radām apjomu. Lūdzu pievērst uzmanību, ka šajā gadījumā figūrai nav augšējas un apakšējas virsmas. Lai to novērstu, konstruēšanas iestādījumos ir jāatzīmē punkts Solid. Figūra ir izveidota. Tālāk mums vajag to modificēt. Izvēlamies rīku Fillet un norādām virsmas, kuru krustošanas līnija ir jāizlīdzina. Ja ir nepieciešams izveidot objekta kopiju, tad var izmantot jau visiem pazīstamas funkcijas Copy-Paste. Izvēlamies objektu un noklikšķinām uz attiecīgajiem simboliem. Var izmantot arī taustiņu kombināciju Ctrl+C un Ctrl+V. Ar to var pietikt, bet, lai vēlāk ietaupītu jūsu laiku, apskatīsim rīku Array,
kas ļauj izveidot atkārtotas objektu kopijas X, Y un Z virzienā. Tas ir noderīgi, veidojot atkārtojamo struktūru sistēmas, piemēram, režģus, kolonādes un tam līdzīgo. Ievādam komandu array. Izvēlamies vajadzīgo objektu. Un tagad norādam nepieciešamu objekta kopiju skaitu katra telpas virzienā. Pēc šī soļa mēs ieraugam rezultāta priekšskatījumu. Attālumu starp kopijām var attiecīgi mainīt. Un, kad rezultāts ir apmierinošs, apstiprinam darbību. Tagad, kad ir apskatīti pamati darbam ar 3 dimensiju objektiem programmā Rhino 3D, var sākt veidot sarežģītākus un interesantākus modeļus, piemēram, šādu kreslu, kurā konstruēšana palīdzēs nostiprināt iegūtas zināšanas. Šīs sadaļas nobeigumā mēs gribam uzsvērt, ka Rhino ļauj izpildīt vienu darbību dažādos veidos, un tas apliecina programmas daudzpusību. Pāriesim pie jautājuma par vizualizāciju, kas ir neatņemama 3D modeļu veidošanas sastāvdaļa. Apskatīsim, kā padarīt savus modeļus pievilcīgākus un realistiskākus. Tas ir īpaši svarīgi, ja strādājat dizainā, arhitektūras vai produktu vizualizācijas jomā. Pirmais solis modeļa atveidē ir darbs ar apgaismojumu. Programmā Rhinoceros 3D varat izmantot laita paneļa rīkus, lai konfigurētu un novietotu gaismas avotus savā ainā. Atveriet gaismas paneli renderēšanos rīkos vai ierakstiet komandu rindā. Varat rediģēt saules gaismu, mainīt gaismas intensitāti vai izveidot savu avotu, norādot tā atrāšanas vietu, vienkārši spiežot uz ekrāna. Materials panelī varat piešķirt dažādas faktūras un materiālus objektiem savā ainā, lai tie izskatītos realistiskāki. Pirmais veids ir pievienot materiālu no bibliotēkas. Dodieties uz paneli Layers un noklikšķiniet uz rediģēt vajadzīga objekta materiālu. Noklikšķiniet uz plusā Importēt no materiālu bibliotēkas. Izvēlieties nepieciešamu materiālu, iestatījumos varat pielāgot tā izskatu un noklikšķiniet uz OK. Varat arī izvēlēties materiālus, kas jau pastāv Rhino. Noklikšķiniet uz pluszīmes un atlasiet vajadzīgo, piemēram, metāls. Noklikšķiniet uz OK. Nākamais svarīgais aspekts ir kamera un skata leņķis. Perspektīvas iestatījumos noklikšķiniet uz Set kamera un pēc tam Place Camera un Target, lai iestātītu kameru. Ekrānā pieskarieties vietai, kur vēlaties novietot kameru un pēc tam atlasiet objektu. Lai redzētu kameru, noklikšķiniet uz Set kamera, Show Camera. Tagad pārvietojot noteiktus punktus, varat mainīt kameras virzienu, novietot to zemāk, augstāk, pārvietot to pa kreisi vai pa labi un noliegt. Atcerieties eksperimentēt ar apgaismojumu iestatījumiem, materiāliem un kameru, lai sasniegtu vēlamos rezultātus. Vizualizācija ir radošs process, kur nav stingru noteikumu. Kad 3D modelis ir gatavs, varbūt nepieciešams to pilnveidot, kā piemēram būvprojekta tehniskas daļas gadījumā, vai izvietot cita tam paredzētajā vidē, kā piemēram interjera elementa gadījumā. Ir noteikta darbību secība Rhino telpiska modeļa importēšanai citas programmas. No sākuma vajag atvērt programmu, kura jūs vēlaties importēt savu modeli. Tā varētu būt kā atlietojuma programma, 3D redaktors vai kaut kas cits.
Mēs apskatīsim konkrētu piemēru ar izveidota Rhino kresla importēšanu programma Archicad. Atvēram Archicadu un interfeisa augšējā daļa izvēlamies sādaļu failu un atvērt. Atvērtajā dialoglodziņā atrodam savu saglabāto Rhino 3D failu un atlasam to. Lai operatīvi atrastu nepieciešamu failu, var norādīt tā formātu. Pēc tam noklikšķinam uz atvērt. Jūsu 3D modelis parādās Archicad darba telpā, un tas ir gatavs turpmākai rediģēšanai un eksploatācijai. Un tagad mēs esam nonākuši pie savā ceļojuma beigām Rhinoceros 3D pasaulē. Izpētes procesa mums izveidojas priekšstats par to, kas ir Rhino. Tas ir jaudīgas 3D modelēšanas programmatūras risinājums, kas ir populārs dažādas nozāres. To izmanto arhitektūra, rūpnieciskā dizaina, juvelieru izstrādājumu, automobīļu dizaina un tā tālāk. Ar to var izveidot jebkura mēroga ļoti kvalitatīvus modeļus. Šī programma ir ļoti daudzpusīga un tā ir piemērota visiem projektēšanas procesa posmiem, no idejas līdz gatavu darba prezentācijai. Paldies, ka skatījāties šo video un ceram, ka tas jums noderēja. Turpiniet attīstīt un uzlabot savu mākslu Rhinoceros 3D. Veiksmi turpmākajos projektos un neaizmirstiet, ka tikai debesis ir robeža 3D modelēšanas pasaulē.